Ar savu, protams, 5 gadu kosmētisko nolietojumu neizbēgam tie ir 86,000, bet nekontrējos atzīt, kad ir laba auto stāvoklis. Nu, viņš ir ļoti kosmētisks, es pat neko neredzu. Nu, kas tāds, man liktos, ka būtu kaut kur kāds ieķeksējis, ieskrāpējis vai kaut ko saberzis. Vai... Pilns komplektiņš, lai brauktu un baudītu dabu, brauktu tālāk. Šī tā garā versija, jā? Šī ir garā versija, jā. Tas, kas ir lielākais bonus, ja iekāp tie 9 cilvēki un tev ir īsā bāze, tad pa lielām tev vairs īsti koferiem vieta nav. Jā. Šeit tu vari salikt koferus, ja tev ir mazs bērns, saliec vēl ratus un ir arī vieta koferiem. Jā, un vēl arī 2 bērnu ričukiņiem, ja nav tā aizmuguris tas to statīvs. Jā, tas jau tur tā, kā nu kurš ko saliek, kas kuram jāliek. Un jumtiņš, kad arī divmetrīgai lietas. Jā, mierīgi divmetrīgai var stāvēt un vēl var pikčerēt. Jā, tas ir viens. Otrs, ko tu vari ar šo garās bāzes funkciju, ja, piemēram, esat 6 cilvēki šo sēdekli pēdējo rindu pacēl uz augšu, ieliec madrats, un tev nav jābuko vairs naktsmājas. Viesnīcas vienalga. Tas interesanti, vairāk vasaras apstākļos. Es esmu redzējis, vēl citi ir uztaisījuši tādu tā kā rāmi, kur viņi uztaisa gultu augšā, mantas vēl lejā, vai tā kā 2 stāvos. Jā, ja multmanu versiju uztaisa, jā, tā tas ir, jā.